Viena tante reiz teica: Ja tantei būtu riteņi, tad tante būtu tramvajs. Pagaid, tas nav nemaz iespējams, jo tas nav fakts. Un tieši par faktiem mēs jums šodien stāstīsim, jo fakti ir īsta lieta, un tos nevar apstrīdēt. Tātad šodien mēs jums pastāstīsim 20 mūsuprāt ļoti interesantus faktus. Aiziet! Vai tu zināji, ka Austrālijā galvas kratīšana nozīmē jā, bet māšana nozīmē nē? Čau, kā tev iet? Man ir labi. Es dzirdēju, ka tev būs dzimšanas dienas ballīte kaut kad. Jā, vai tu nāksi? Jā, es nākšu. Tu vispār saproti, ko tu man rādi? Jā, es saprotu, es saku, ka es nākšu. Nē, bet tu nāksi? Jā, es nākšu. Es neko nesaprotu. Es arī neko nesaprotu. Un ko tu te vispār rādi? Ko tas nozīmē? Es neko nesaprotu. Nē, tev ir jānāk. Es neko nesaprotu. Bet es jau arī nē. No ar tiem austrāļiem var pilnīgi nojūties. Pilnīgi nesaprot, ko viņi tur kratā ar galvu, vai nu jā, vai nu nē. Pilnīgi, bet neviens nevar saprast, ko viņi domā, vai jā, vai nē. Vēl viens ļoti interesants fakts. Laima, vai tu zināji, ka zirnekļu tīkls ir 5 reizes stiprāks nekā tērauds? Nē, es pat varu pārklāt zirnekļu tīklu uz pusēm ar maniem pašiem pirkstiem, bet tēraudu nevaru. Nu jā, tā to salīdzinot, protams, jā, zirnekļu tīkls ir diezgan švaks, bet ja zirnekļu tīkls būtu tikpat liels kā tērauds, tad zirnekļu tīkls būtu 5 reizes stiprāks nekā tērauds. Un ja zirnekļu tīkla virvi paņemtu apmēram 5 cm biezu, un tā viņu tā saliktu taisni, tad, ja lidotu lidmašīna, zirnekļu tīkla virve varētu apstādināt lidmašīnu. Nākamais fakts. Pasaulē garākais un smagākais kaķis ir amūras tīģeris, kurš līdz astes galam var sasniegt 4 metrus un var svērt 300 kilogramus, kas ir smagāks pat par visrasnāko sumo cīkstoni. Bet mūsu kaķis ir tikai pusmetru garš. Viņš ir amūras tīģeris? Nē. Kas tad viņš ir? Kaķis. Kaut kāds parasts palēks lauku kaķis, tad viņš nav pasaules čempions. Tu zini, kādi asumiņi kaķiem ir uz mēles? Un ja viens tāds tīģeris tev nolaizītu roku, tev pat asins var sākt tecēt. Tas gan būtu sāpīgi. Es negribu būt un nekad arī negribēšu būt draugos ar tīģeri. Es zinu, es arī nē. Vai tu zini, kas ir Japāna? Tu zini, kas ir Japāna? Jā, tā ir valsts. Jā, Japānu arī dēvē par uzlecušo saules zemi. Un šito varbūt tu nezini, bet Japānā ir tāds sports sumo, kur ir tādi lieli rasni vīrieši, kuri mēģina izgrūst viens otru no arēnas. Un ar sumo cīkstoņiem ir tāda lieta. Ja viņus pieķer, ka viņi kāp mašīnu, brauc ar mašīnu, tad viņi tiek diskvalificēti no visām sumo cīņas, un viņiem ir jāiet ravēt kāposti. Bet kāpēc? Es nezinu, bet varētu būt tā, ka policisti ir izdomājuši, ka... Nevajag uztaisīt avāriju vienkārši. Jā, sumo cīkstonis ir tik resns un apaļīgs, ka viņam stūri iesprūst vēderā, un tad būs avārija. Vai tu zini, kas ir lielākā pilsēta pasaulē? Tokio? Jā, Tokio. Un kurā valstī ir Tokio? Japānā.
Japānā, jā, pareizi. Tā ir tieši tā pasta vieta, tur, kur tie sumo cīkstoņi nevarēja braukt ar mašīnu. Nu jā, tātad Tokio, lielākā pilsēta visā pasaulē, tajā ir 38,5 miljoni iedzīvotāju, kas ir 18 reizes vairāk nekā visā Latvijā. Un man likās, ka Latvija ir diezgan liela valsts, bet īstenībā tā nav. Padomā, Latvijā, kas ir galvaspilsēta? Rīga, un tajā pat nav miljons iedzīvotāju. Tā kā Tokio ir ļoti, ļoti liela. Un tas ir fakts. Vai tu zināji, ka 85% ilgdzīvotāji ir sievietes? Kas tad ir ilgdzīvotāji? Tie cilvēki vai sievietes, kur dzīvo 100 un vairāk gadi. Kā tad ir ar zēniem? Viņi tikai 15% ir ilgdzīvotāji. Tikai 15%? Tad laikam es dzīvošu ilgāk par tevi. Vai tu zināji, ka opusuma mazuļi var ielīst 10 vienā karotē? Ko? Bet opusums ir tikpat liels kā kaķis, apmēram šitik liels viņš ir. Bet kaķa mazuļi, pat viens kaķa mazulis neielīdīs tādā karotē. Tas ir baigi interesanti. Tad cik maziņi viņi ir? Viņi ir kaut kādi šitādi. Es nezinu, jo karote nav liela. Viņiem jābūt ļoti maziņiem. Bet kādreiz viņi iztīsies, kad izaugs un cik ilgi tas tiesa aizņems? Nu jā, es noteikti gribētu redzēt, cik liels ir tāds, cik maziņš ir tāds opusuma mazulis. Valter, tev ir kādreiz tāda vēlme nostīties visus YouTube video? Nē, tos paņemtu pārāk ilgi. Es tik skatos tas, kas man patīk. Bet vai tu zinātu, tas aizņemtu 1000 gadus? Tātad fakts, ja tu gribētu noskatīties pilnīgi visus video YouTube'ā, tad tev tas paņemtu 1000 gadus. Bet tas pilnīgi nav vajadzīgs, jo tad rastos vēl tikpat daudz video un tas paņemtu tikpat ilgu laiku. Tā kā mums vajag skatīties tikai tos video, kas mums patīk. Tu negribētu, lai visu tavu dzīvi tu skaties YouTube video. Tas būtu traki, un tev acis būtu tik sabojātas, pat brilles vajadzēs nēsāt. Tā kā tas nav vajadzīgs. Nākamais fakts. Bambus, kas ir augs, tu visticamāk, ka viņu zini, ir pasaules čempions augšanas ātrumā. Un tas var dienā izaugt līdz pat 89 centimetriem. Un vai tu zini, kam garšo bambus? Jā, tas ir pandas. Viņiem ļoti garšo bambus. Viņi pārēd porciju, brokastis, pusdienas un vakariņas. Tad viņi aiziet gulēt, un nākamajā dienā vēl 89 centimetri ir pieauguši. Gan būs vēl ko ēst. Tā kā pandām baigi labā dzīve, jo viņu mīļākais ēdiens izaug katru dienu 89 centimetri. Tā kā tas ir fakts. Vai tu zināji, ka grizlī lāča kodiens ir šausmīgi stiprs? Cik stiprs tas var būt? Tas ir parasts pokains lācīts. Tā īstenībā nav. Tu esi spēlējusi bowlingu? Jā, tas ir baigi jautri. Tu paņem bowling bumbu un viņu ripini. Jā, ja tu paņemtu bowling bumbu, tad grizlī lācis varētu sakost viņu uz pusēm ar vienu kodienu. Un tas ir fakts. Es tev pastāstīšu vēl vienu interesantu faktu. Valter, vai tu zini produktu, kurš nesabojājas? Ābols. Nē, Valter, ābols sabojāsies pēc kaut kādas nedēļas. Es tev šodien jums pateikšu, kas nesabojājas, un tas ir medus. Ja tu pareizi uzglabāsi medu, uzliksi vāciņu virsū burkai tā, ka gaiss netiek klāt, tad medus var uzglabāties līdz pat 100 vai 200 gadiem. Tāds lūk ļoti garšīgs fakts.
Vēl viens ļoti interesants fakts. Tad, kad tu aizēji gulēt, tad tavi smaržas sensori, kuri ir degunā, viņi arī aizmieg. Bet, protams, ar sāpes sensoriem, tu sāpi vari sajust, tad, kad tu aizēji gulēt. Teiksim, ja tev kaķis atnāk un sāk skrāpēt kāju, to tu varēsi sajust. Bet, ja kāds, teiksim, nopiržās naktī, tad to tu nevarēsi sajust. Un tu turpināsi mierīgi gulēt. Un tas ir fakts. Vai tu zināji, ka 15% no visas pasaules iedzīvotājiem ir kreļi? Kas ir kreļi? Kreļi ir cilvēki, kuri raksta un ēd tikai ar savu kreiso roku. Laima, kura tev ir kreisā roka? Man liekas šitā. Man arī šitā ir kreisā roka. Bet ar kuru tu raksti un ēdi roku? Ar labo. Jā, ar labo roku es arī rakstu un ēdu ar labo roku. Tātad mēs esam labroči, bet 15% no visas pasaules iedzīvotājiem raksta un ēda ar kreiso roku. Tātad viņi ir kreļi. Vēl viens ļoti interesants fakts. Varavīksni un sauli reizē nav iespējams ieraudzīt. Teiksim, ja es debesīs redzētu sauli, tad varavīksni nekādā gadījumā nevarētu redzēt. Bet, ja es gaisā redzētu varavīksni, tad sauli es nevarētu redzēt, jo tā droši vien būtu aiz mākoņa. Nākamais fakts. Garākā Monopoly spēle, kur jebkad ir spēlēta, un tas ir pasaules rekords, protams, ir 1680 stundas vai arī 70 dienas. Tu kaut ko man melo. Tas nav nemaz iespējams. 70 dienas vai arī 100 kaut kādas stundas pat neatceros skaitli. Kad viņi tīrīs zobus, kad viņi ies gulēt, kad viņi pat ēdīs. Tas nav, protams, tā domāts, ka viņi bez apstājas spēlē. Protams, ka viņiem bija kaut kāds pauzītes un viss tas. Bet viss ir atkarīgs no metamā kauliņa, jo spēle pat var iet daudz ilgāk. Kaut vai pat gadu viņa var iet. Fakts. Dzeltenās mašīnas avārijās iekļūst 2 reizes retāk nekā jebkura cita mašīna. Bet kāpēc? Tas droši vien tāpēc, ka dzeltenā krāsa ir uzmanības krāsa. Un tad, kad, teiksim, es ieraudzītu dzelteno mašīnu, tad es viņu uzreiz ieraudzītu. Un būtu, es viņu uzreiz ieraudzītu un būtu ļoti grūti... Ieteikties viņā. Jā, ieteikties viņā. Tad es ņemšu laikam dzeltenu mašīnu, jo es negribu, lai nekas manī ietriecās. Es arī. Vai tu zini, kas ir mēnesis, Valtere? Tā ir tāda spīdīga bumba, kura lido naktī gaisā. Bet vai tu esi bijis uz mēnesi? Nē, es neesmu bijis uz mēnesi. Bet, Laima, vai tu zināji, ka uz mēnesi tika spēlētas kaut kādas sporta spēles? Nē. Īstenībā, domāju, ka jūs jau zinat, bet uz mēnesi jau ir bijuši cilvēki, un daži cilvēki, tie, kuri jau bijuši, viņi ir paņēmuši golfa nūju un golfa bumbiņu, un dažas reizes pat uzsituši uz viņu. Un pirmā sporta spēle spēlēta uz mēnesi ir golfs. Interesants fakts. Vienīgās 2 ķermeņa daļas, kas aug visu savu atlikušo dzīvi, ir deguns un ausis. Līdz 20 gadiem cilvēks aug, viņš paliek garāks, viņam rokas paliek garākas, kājas paliek garākas, bet pēc 20 gadiem viņš beigt augt. Varbūt vēl var uztrenēt muskuļus un viss tā, tad tu arī varbūt paliec lielāks. Bet pēc 20 gadiem tev deguns un ausis turpina augt. Tā kā veciem cilvēkiem, varbūt būtu tā, ka deguns ir drusku lielāks un ausis arī ir drusku lielākas. Tā kā tas ir normāli. Tā kā nesmies. Tas ir baigi jocīgi. Jā. Kas ir tavs mīļākais gadalaiks? Vasara.
Forši. Ko tev patīk visvairāk darīt vasarā? Es šašļikus, vēl man patīk peldēties un daudz vēl. Bet vai tev patīk kodi? Nē, viņi ir baigi slikti un ļauni. Viņam man iekuši un tad tur man kasās. Man vienreiz 3 iekoda. Viss galīgi kasījās. Bet vai tu zināji? Šitais ir diezgan traks fakts. Bet ja tev vienā reizē vienlaikus iekostu 1 200 000 šodi, tad viņi izsūktu pilnīgi visas asins no tava ķermeņa. Visas? Pilnīgi visas. Tu vairs nevarētu pastaigāt. Tagad mums mīļākais gada laiks ir ziema. Aima, vai tev ir bail no zirnekļiem? Nekādā gadījumā. Viņi ir vienkārši sīkums. Man ir ideja. Laima, izdari 100 pietupšanās. Pietupietis. Pietupietis, jā. Tiešām? Jā. Aiziet, čop, čop. Nu tad, Laima, vai tev ir bail no zirnekļiem? Jo viņi ir tik bailīgi, viņam kaut kādas 1000 kājas un jā, man bail no viņiem. Fakts. Kad cilvēks ir noguris vai piekusis, viņš visticamāk, ka teiks taisnību. Šie bija fakti, kurus mēs šodien jums pastāstījām. Cerams, ka tev patika un tu kaut ko jaunu uzzināji. Tas viss ir taisnība, jo fakti ir taisnība. Kurš fakts tev likās visinteresantākais? Nu, man vislabāk patika tur, kur sumo cīstonis nedrīkstēja braukt ar mašīnu, jo tad viņš kļūtu diskvalificēts. Man vislabāk patika par madu, kurš var izturēt ļoti ilgi, pat kaut kādus 100 gadus. Un man arī ļoti garšo medus. Ņem. Ja tev patika mūsu video un mūsu fakti, tad noteikti mums nospied iekšķus uz augšu. Abonē un noskaties mūsu pārējos video. Bet tā citādi, tiekamies nākamajā video. Tā!